Ceļvedis pa blogu Vidzemes augstskolas studenti ārzemēs. Blogam ir vairākas sadaļas. Galvenā lapa, ko apskatīsim nedaudz vēlāk, karte, kurā var iepazīties ar Vidzemes augstskolas sadarbības augstskolām un izvēlēties savu nākamo augstskolu pēc geogrāfiskajiem faktoriem, piemēram, University of Tartu. Šeit ir iespējams atvērt arī universitātes mājaslapu un apskatīties, kas ir nepieciešams, lai studētu izvēlētajā universitātē. Nākamā ir sadaļa prakse, kurā Vidzemes augstskolas studenti stāsta par saviem piedzīvojumiem dažādās praksēs. Šeit iespējams apskatīt un rast atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par praksēm ārzemēs. Pēdējā ir sadaļa prieks, kurā kādā brīvā brīdī var apskatīt Erasmus jautrākos brīžus, piemēram, alus dzeršanas sacensības vai daudznacionālās ballītes ar dejošanu līdz rīta gaismai. Un tagad atgriežoties pie galvenās lapas. Vispirms šeit var apskatīt iepriekšējos gados un pašlaik ārzemēs studējošo Vidzemes augstskolas studentu pieredzi un atmiņu stāstus, piemēram, par pavadīto studiju laiku Kanārijās, Spānijā, Zviedrijā, Islandē un citās valstīs. Kad esi iepazinies ar rakstiem, vari piedalīties 2 aptaujās. Pirmā no tām ir, vai esi bijis kādā no apmaiņas programmām, un otra ir Jotforma aptauja, kurā var aizpildīt, pēc kādiem kritērijiem izvēlēs apmaiņas studiju augstskolu, piemēram, pēc augstskolas reputācijas, augstskolās studējošo studentu atsauksmēm, kurus var lasīt šajā blogā, valsts geogrāfiskā un ekonomiskā stāvokļa un citiem apsvērumiem. Zemāk atrodami blogi, ko mēs lasām, piemēram, darba meklējumi, labās ziņas un citi, kā arī mājaslaps, ko mēs iesakām apmeklēt, piemēram, AIESEC Latvija un Dream Foundation, kas piedāvā prakses un darba iespējas studentiem, protams, Erasmus Student.net un, protams, Vidzemes augstskolas mājaslapu. Zemāk ir diezgan daudz studentu emuāri, kuros var iepazīties ar studentu dzīvi viņu apmaiņas augstskolā. Piemēram, mūsu kursa biedrinis Ilzas Grunskas blogs par laiku Zviedrijā. Kā arī emuāra arhīvus un Erasmus studentu fotogrāfijas. Otrā pusē varam apskatīt, ko mēs tvīterojam, kā arī ko čivina citi. Piemēram, Vijā debašu klubs un blogs Vienmēr zaļi. Lūk, šeit mēs redzam, ka zaļajiem beidzot ir arī video. Kā arī jau iepriekš minētās etiķetes un flash widget, kurā iespējams lejuplādēt dažādus failus, piemēram, par Erasmus, Vidzemes augstskolas izvijušiem un ienākošiem studentiem un citus dokumentus. Zemāk ir krāsaina apmeklētāju sadaļa, kā arī RSS ar jaunākajām ziņām no TVNeta un mūsu kolēģi veidotajām labajām ziņām. Kā beidzamais ir mūsu Delicious, kurā noderīgas un netik noderīgas saites, ko mēs salīdzinoši bieži izmantojam. Tas īsumā par mūsu blogu, un, ja interesējies par iespēju iegūt starptautisku pieredzi, tieši šeit studentārzemēs.wordpress.com tu to var iegūt neformālā valodā.